Kas ir vēl tāds, ko mēs nepārunājam no šīm tēmām, no autentiskuma uz kopēšanu un rekuru uz nākotnes? Varbūt kaut kas vēl pie tā autentiskuma, ja mēs no viņa pārlecām diezgan ātri. Kas tev ir palicis tāds? Par kopēšanu es domāju, ka ir ļoti skaidrs, ja, ka tas ir atspulgs tavam iekšējiem stāvoklim, ja, ka ir laiciņš pienācis pastrādāt ar sevi, vai nu savu zemo pašvērtējumu, vai nu uzpūst to ego. Autentiskums pieņemt savu ēnu un nebaidīties būt par sevi. Un, protams, te ir nāk bailes dažādas no nosodījuma, no kritikas un psiholoģiskas tehnikas, coachinga tehnikas, caur kādiem instrumentiem, kas tev interesē. Nākotne būvēt attiecības, spēcīgas ilgtermiņa attiecības, nevis reāli skatīties uz saviem sekotājiem, klientiem, uz cilvēkiem kā uz naudas maisiem, uz kaut ko izdevīgu, jo to jūt un nolasa, un jo apzinātāks cilvēks, jo ātrāk viņš to vienkārši nolasa. Bet būvēt tiešām patiesas tuvas attiecības ar cilvēkiem. Un viss. Tu esi gatavs nākotnē. Mēs runājam vēl par tiem, kas tu aizgāja Heels dejot, jā. Jā, aizgāja Heels dejot, un tagad, es arī gribu iet Heels dejot, bet man liekas, ka es tev kopēšu. Jā. Ko darīt? Man, starp citu, tieši tāds pats case bija vienā grupā, kur dāma rakstīja, ka, jā, es to Heels it kā jau sen dejoju, bet es nerādu, un tagad es baidos rādīt vispār, tāpēc, kad visi tās dejas dejo. Atkal, kas tas ir? Ko padomās par mani? Padomās, ka es kādu kopēju. Atkal atgriežamies pie sākuma. Zemais pašvērtējums, jā, pastrādā ar sevi, pārvari to, un visātrāk jau to var pārvarēt, vienkārši paņemot un izdarot to lietu, no kuras tu baidies. Parādi pasaulē, ko tu dari. Ja tu to dari, ja tā ir daļa no tavas dzīves, kāpēc tev tas ir jāslēpj? Tikai tāpēc, ka kāds pateiks, ka tu kopē, cilvēks, kas tā pateiks, viņš, tas ir stāsts par viņu, viņš tā redz lietas, viņš tā redz tevi, varbūt viņam ir savi iemesli uz to. Kāda tev daļa, ko viņš domā? Tu gribi dzīvot savu dzīvi un saņemt no dzīves bonusus, veselību, naudu, seksu, kaifu, draivu, visu to pašu labāko, vai tu negribi? Vienkārši ej savās bailēs. Ja? Jo reāli tāda case ir, jo cilvēki baidās kaut ko parādīt un pat kaut ko darīt. Nedod Dievs, padomās, ka šitas ir nokopēts. Jo es tieši domāju, mēs par to runājam iepriekš, ka šis ir jārunā. Es arī pagājušo gadu gāju mēnesi uz Heeliem, jo man gribējās izmēģināt. Bet man nebija doma vispār nevienā brīdī, kad es domāju, ka es kādu kopēju vai ka es kaut ko. Es tur skatījos tos stories, kam tur es neatceros, kas tur likt tos stories, tajos Heelos. Skatījos tā, inčīgi, forši, varbūt es arī varētu pamēģināt. Jo man vienīgā doma, varbūt es arī varētu pamēģināt. Un vai man patiks? Vai ne? Tāpēc, ka es par sevi egoistiski vienkārši domāju, tā kā, varētu, Jā, var. Bet, lai kāds man kaut ko teikt, ka es kaut ko kopēju, un kā tad ar tiem citiem, 30 cilvēkiem, kas mēs tur sanākam kopā tās 2 reizes nedēļā, un tad mēs arī kaut ko visu laiku kopējam? Mēs kopējam to, kas tur priekšā dejo. Zini kā? Par tevi neviens nerunās, un neviens neko nepateiks, kamēr tu neko nerādīsi. Jā. Un, protams, kad tu sāc atklāties pasaulē, tad, kad tu izej tajā Instagramā, loģiski, ka par tevi kāds runās. Un īpaši, visbiežāk sanāk, ka arī tuvie tie cilvēki, jo manā gadījumā lielākie atbalstītāji sākumā nebija draugi. Neesmu dzirdējis tādu. Nē, dažiem ir tā, ka ir draugi atbalstītāji. Man tagad ir, man ir viena draudzene Elīna, kas ir vienkārši mans fans, un viņa katram storijam sirsniņa, viņa bliež un vienkārši es viņām brīnojos. Viņa tiešām, kā cilvēku ļoti, ļoti mīlu. Bet sākumā tie bija sveši cilvēki, un sākumā tie tuvie nosodīja par psiholoģiju, coachingu. Viņi vienkārši reāli aprunāja un runāja sliktas lietas, ko es daru, kāda muļķa es esmu, un ka es pat tur nevaru savu dzīvi sakārtot. Jā, es nevarēju. Tāpēc arī esmu te. Tāpēc es gāju un meklēju risinājumu. Ja? Un arī par tiem pašiem Heels un visām lietām. Tad, kad tu sāc kļūt redzams, otra puse ir, ka par tevi runās. Un nevienmēr runās to pašu labāko. Un ja tu neesi tam gatavs,
tas parāda to, ka tu vēl neesi pieņēmis savu ēnu pats. Ja? Tāpēc arī daudz cilvēki neiet slavā, atpazīstamībā, pat lielā naudā, tāpēc, ka tam ir otra puse. Tam ir otra puse. Lielai naudai liela atbildība. Tā ir. Ja? Slavai ir šitie heiteri, nodiršana konkrēta, tur viss kaut kas, tur katram savs, ja? Ļoti daudz nianses, te var ļoti daudz ko papildināt. Un, protams, ja tu nerādīsi, par tevi nerunās. Un tāpēc, ka no tās grupas tie 18 cilvēki neko nerāda, vai ir izliek savai mazajai auditorijai uzslēgtajā profilā, un 2 pa visu Instagramu sāk spīdēt un kopē, viņa kopē tos visus cilvēkus, tur kaut ko, tur heels, poldēns. Es vispār sākumā dejoju egzotika poldēns uz stieņa un biju riža. Un, zini, tad bija forši, tāpēc, ka tas ir ļoti grūti. Un baigi neviens nekopēja. Es arī tagad nezinu nevienu koču. Un gan jau, ka ir, bet es vienkārši nezinu, kurš dejotu egzotika poldēns un to rādītu. Bet tā kā, sorry, man tas točni ir par grūti manai mugurai. Es iepazinos ar heels un es sapratu, ka tas man ir vieglāk un man sanāk foršāk un skaistāk un man patīk. Ja? Bet, ja būsim godīgi, tad heels salīdzinājumā ar egzotika poldēns ir kaut kāda, tāda... Iesācējumi, Nē, viņi ir forši deba tādā ziņā, ka tā ir kaut kāda ļoti svēta, maiga, nevainīga lieta. Bez zilumiem. Un egzotika poldēns, pirmkārt, viņš arī izskatās agresīvs, tāpēc, ka tur ir stienis. Un tad, kad es to dejoju, protams, es pat, kad pagājuši gadu vēl dejoju, es paņēmu pāris mēnešus nodarbības. Cilvēki no manis atrakstījās, tāpēc, ka tas viņus tik ļoti triggerēja, bet neviens nekopēja. Man pāris klients tikai uzrakstīja, super, es arī sagribēju egzotika poldēns dejot un aizgāju dejot. Super, iedvesmojās. Forši. Un šis ir to, ko, man liekas, ir jāpaņem tie, kas podkāsts klausās, ka vienkārši, es arī paņēmu, es arī aizgāju dejot. Nevis tā doma kaut kāda izlēta, toču debilā. Ko viņi padomās, ka es tagad arī iešu egzotika poldēns? Kā tad citādāk? Kā citādāk es izdomātu egzotika poldēns, ja tu man nepastāstītu? Vai ne? No kurienes? Vienkārši tā, izklausās baigi labi, pamēģināt, nevis kopēšana. Jā, man ir viena dāma zināma, viņa šajā lietā ir vienkārši fenomenāla. Visu, ko kāds pasaka, piemēram, es pasaku, es gribu savu privāto pavāruņu. Šito jāieraksta savā vēlmju sarakstā. Vai ne? Momentāli, bezkaunīgi, bezbailīgi. Es arī tā gribu. Un es no viņas šo paņēmu, attiekties uz to tādā veidā, vieglāk. Ja? Jo tad, kad mums ir tā smaga attieksme, mēs jau sev paši pāri nodaram. Pats iekšā sēdi, tas arūdas, neapmierināts un pārdomā 500 reizes lietas, vai kaut ko pirkt vai nepirkt, vai darīt vai nedarīt. Un jūties vainīgs par to un tā tālāk. Mēs taču no bērnības ietekmējamies no seriāliem Sex and the City, kura negribēja būt kaut viena no tām varonēm, kura negribēja kaut kādā veidā kaut kam līdzināties. Mēs visi meklējam kaut kādus viedokļu līderus kaut kādās savās lietās. Stilā, psiholoģijā, coachingā, dizainā, pasākuma organizēšanā, kaut kur vienalga, mums aktuālās lietās. Un tas ir forši. Un katram viņi ir. Un mēs arī kādam esam viedokļu līderi un ietekmētāji. Katrs cilvēks tāds ir. Un to arī jāizmanto vienkārši pozitīvi. Tāpat kā par sarkano paklāju retrītā bija John Hilsted, laikam viņam es sekoju, viņš kaut kāds arī manifestation coach vai kas, bet viņam vienkārši bija reels, kur viena no viņa retrītiem, viņiem bija, cilvēks stāv gar maliņām, tā kā tāda eja, un tur gliteros visi, un visi dejo, un tad kāds iet cauri. Un mēs, kad bijām Miami, arī tur uz tādu jogas balīti, mums arī bija tāda, kad visi dejo apkārt, un tad iet pa vidu, un tu dejo, tad tur cauri. Mēs Mārtiņu tur gājām ap 2 dejojam, un sā, šis slavais, sarkano paklāju. Un tas ir tas pats kopija, jo es tā arī pierakstīju pie tā posta I'm stealing this, un es tā bieži daru, un man patīk tā ideja, I'm stealing this. Stealing, zods, bet tas nav, tas ir izteiciens angliski, bet es šo paņemu vienkārši sev. Un ir tik daudz reizes vieglāk dzīvot, un pasties 2 retrīti, mums sarkaniem paklājiem tik foršs noslēgums, un ja es būtu, bet kaut kāds padom, es cik stulbi jau kaut kāds padomās, jo es viņam sekoju, varbūt 3 vēl cilvēki, kur zina, ka būs redzējuši tā, viņi to ideju, tāpat tas nav tas pats. Tāpat to nevar uztaisīt, to visu tieši tāpatām. Un tas būtu ļoti, ļoti skumji dzīve, ja mēs īstenībā neiedvesmotos un neņemtu
Tieši tā, pasaule un cilvēki tam ir domāti. Ja tev patīk šis video, es tev uzaicinu uz manifestācijas izaicinājumu, kas sāksies jau 1. janvārī. Kopā būsim 21 dienu, 21 jaudīgs uzdevums un fantastiska cilvēku grupa. Tiekamies!